Sēžu viens pats mājās un domāju, kāpēc man ir tik skumīgi? Mammas nav, tēta nav, brāli mēs nevaram atļauties, suni arī ne, jo nav laika. Trakas lietas ar to laiku. Mans tētis saka, piedod mazais, šovakar monopolu spēlēt nesanāks. Manu laiku apēda birokrāti. Vai tie birokrāti nevarētu ēst kaut ko citu? Piemēram, pankūks ar ievārījumu. Tad mēs visi būtu priecīgāki. Savukārt mamma saka, mazumiņ, šodien pasaciņa nesanāks. Mamīte skrien pa aburto apli un netiek ārā. Jocīgi, kurš to apli ir apbūris? Būs jāsameklē vecais koka zobens un jāiet atbrīvot mamma, jo mana mamma un tētis ir mūsu valstī svarīgi cilvēki. Viņi ir uzņēmēji. Es gan īsti nesaprotu, ko tas nozīmē, bet laikam viņu darbs ir ļoti ātri skriet uz daudz dažādām mājām ar milzīgiem papīru kalniem rokās. Tad es vēl gribētu pajautāt, vai tie cilvēki, pie kuriem viņi dodas, ir draugi vai nedraugi. Laikam jau nedraugi, jo ar draugiem sazināties ir tik vienkārši. Ir internets, un es jebkurā laikā varu nosūtīt ziņu un saņemt uzreiz atbildi, bet pieaugušiem laikam viss ir savādāk. Vakar tētis nezināja, kur mani likt un paņēma līdzi uz savu darbu. Viņš nolēma netērēt savu laiku un vēstuli, kur bija jāaizved uz kādu iestādi, nosūtīt pa pastu. Es priecājos, ka pietiks laika aiziet uz kino. Veltīgi, jo, lai to mazo vēstulīti nosūtītu, manam tētim bija jāizpilda daudz dažādi papīri, kas prasīja daudz laika, un tad vēl tā garā rinda ārprāts. Pēc tam mēs ātrā gaitā devāmies uz kaut kādu māju ar daudziem kabinetiem. Mēs staigājam no vienas istabas uz otru, no vienas uz otru, tad atkal uz pirmo, tad otro, trešo, tad ceturto, tad atkal uz pirmo. Un tā bez gala. Man sajūka skaits. Ar katru reizi, kad tētis atvēra kādas durvis, viņa vaigs kļuva drūmāks un drūmāks. Beidzot viņš pateica kādu vārdu, kuru es nedrīkstu atkārtot. Tētis pateica kaut ko par personām, kuras izvairās no atbildības, un mēs gājām mājās. Pienākuši pie mājas, ieraudzījām, ka strādnieki beidz zāģēt vecos vītos, kuri auga pie mūsu sētas. Tētim atgadījās kaut kas ar balsi. Viņš tā kā īsti nevarēja parunāt, tā kā skaņas nenāca pār lūpām, tā kā rīstījās, tā kā klepoja. Domāju jāuzsut pa muguru, bet nevarēju aizsniegt. Nu jā, tētis pirms 2 nedēļām samaksāja 500 latus, lai kokiem apgriez zarus. Jocīgi tā pieaugušo pasauli, jocīgi. Ja jau tos vītos tāpat bija nolemts zāģēt, kāpēc tētis par to naudiņu nevarēja ar mani aizbraukt ar zirdziņiem pajāt? Nu jā, ja tētim un mammai nebūtu jātērē laiks un naudiņu tik daudz nesaprotamām lietām, ja visu varētu izdarīt ātrāk, labāk, vienkāršāk, tad varbūt man būtu brālis un varbūt pat suns.